fantastiska saulaina rudens dienā. Mēs esam Iglas kanālā. Te notiek Latvijas čempionāts makšķerēšanā ar fīderi, 4. kārta, pēdējā diena. Visa spriedze tepat man aiz muguras. Savākušies labākie sportisti, cīnās reāli par punktiem. Vakardien pirmā vieta individuāli bija vienāds punktu skaits, atšķīrās tikai un vienīgi svars. Komandām arī diezgan liela konkurence, tā kā cīņa notiek spraiga. Kas mēs esam? Mēs makšķerētāji fīderi, ja kāds nezina, tā pati gruntene vien ir tikai krietni vieglāka, sportiskāka un skatāmies nevis pēc zvaniņa, bet pēc spicītes. Ja ar tēvu, vectēvu vai brāļiem māsām kopā ejot uz copi ar grunteni, sēdējām, gaidījām copi stundu, 2, tad šeit konkrēti šajā vietā puiši vēl kārā pa 15-20 sekundēm, nākamais pārmetiens. Tā laikam būs tā atšķirība starp sporta copi un ikdienas copi. Par to, kas ir šie sportisti, mēs esam vairāk no klubiem. Vēsturiski pirms dažiem gadiem izveidojās situācija, kad sākām domāt, kā var pārmantot tās gudrības, kas ir, kā var mazliet labāk uzlabot līmeni, kas mums ir fīderi makšķerēšanā, un sākām pulcēties par klubiem, tādā veidā nodrošināt informācijas apmaiņu iekšienē. Zināmā veidā radās tāda konkurence, varbūt kaut kur veselīgāka, kaut kur tāda mazliet indīgāka, bet viņi eksistē. Un tās rezultātus pasaules čempionātā jau redzam. Pagājušajā gadā individuāli 2. vieta, komandās 5. vieta, pirms tam arī pirmajā desmitniekā. Tā kā tā ir tā mūsu stabilā vietiņa, kas ir pirmajā desmitniekā, ja mēs runājam par pasaules līmeni. Un klubi tur palīdz. Ir lielāki, mazāki. Mums ir 2 lielie klubi, kā mēs saucam, CMS un Ogāts Autosport, kuri pārstāv ar 2 komandām kā kuru gadu. Ir komanda, klubs, kas velk ļoti līdzi VVA. Viņi malači, viņi no citiem klubiem atšķiras ar to, ka viņi nodarbojas tikai fīderi makšķerēšanu. Ja Ogāts Autosports vai CMS, tur ir citi sporta veidi apakšā, tad šeit ir tikai fīderi makšķerēšana. Un tas, kas šajā gadā visvairāk patīk, mums ir 2 jaunas komandas. Fishing Team Rīga. Tas nosaukums pavisam aizmirst šobrīd, ieraudzīsiet sarakstā. Viņi tieši gan līdz galam nenostartēja, viņi pirmos 2 posmus tikai nostartēja, jo viņi izlēma, ka viņi uzsvaru liks uz tādu ļoti jauku ievadumu, kas arī mums šeit sanāca, un kur Edvards Burģelis ir pie vainas, lai viņi priekšā cepuru nost. Tā saucamā amatieru līga, jeb A-līga, kur arī notiek mačošanās. Tad nonācām pie tā, kā tad klubos mēs augam. Klubos mēs augam ar sacensībām. Sacensības ir vai kaut kur tālu projām, kas ir lauku miestiņos vai mazākos ciematiņos. Aktīvi sacensību rīkotāji ir Malpils biedrība Malpils zivīm, kur notiek regulāri kausi. Aktīva biedrība ir arī pie Āža Hesa. Arī tur notiek makšķerēšanas sacensības. No turienes klubi ierauga kādu labāku vai netik labu, uzrunā, paaicina uz A-līgu. A-līgā nostartē, skaties, hei, tam sanāk sportisti. Riktīgi, paaicinām uz Latvijas čempionātu. Ja kāds teiks, ka netiek šeit Latvijas čempionātā, melo pilnīgi un galīgi. Jebkurš var pieteikties un izvēlēt savu komandu un piedalīties Latvijas čempionātā. Mums pagaidām nav tāda rankinga rankinga, paliksim pie rankinga. Mums tāda šobrīd nav, kuri nāk, startē, darbojamies. Vienīgais ierobežojums, mēs šobrīd nevaram Latvijas ūdenskrātuves krastu izsēdināt vairāk kā 50 cilvēkus. 50 cilvēki, tas ir maksimums. Šobrīd ir tās komforta izmērs, tas ir mēs startējam pat labam 39 sportisti, kas ir 9 komandas un 3 individuālai sportisti. Un tā arī cīnamies. Kā jūs redzat, inventārs ir dažāds. Tas ir tas, ar ko ir jāiesāk un kur arī klubi var palīdzēt saviem sportistiem komandām ar finansējumu piesaisti un inventāru, jo platforma, bedana, kāti, tas viss kaut ko maksā. Ja sametās kopā un lieto kādu kluba inventāru uzsākot, tas ir kolosāli. Tā mēs šeit ņemamies. Un šodien kronēsim gan 4. posma uzvarētājus individuālā
kategorijā, un arī komandu kategorijā, un arī kopsavilkumā. Nu, kopsavilkumā laikam pirmo vietu komandu ieskaitē, gribētu teikt, ka jau zinām, jo, kā es pareiķināju, lai izmainītu kaut ko komandu ieskaitē pirmajai vietai, tad visai pirmās vietas komandai šobrīd būtu jānostartē kā pēdējiem, un savukārt otrās vietas komandai būtu jābūt vismaz otrajiem katrā no zonām, kas man šķiet diezgan neiespējami. Un individuāli tur lai cīnās. Tur var tik daudz kas mainīties arī par šodienu, ka tur labāk neko nepieminēt. Līderi ir, es tur par viņiem, kā saka, čurikus, bet varbūt viss kaut kas. Nu, tā mēs šeit ķeram. Ну сколько ты нанел? 9 kilo 480. 8, 6, 8, 5. Septiņi, 5, 1, 5. Neilūdzīgs nebija? Trīspadsmit, 0, 20. 11. 5 kilo, 210 gramu. Sezonā nobeidzās diezgan veiksmīgi. Paldies visiem. Nebija viegli, bija grūti, bija 4 posmi. Katrs posms bija kaut kā savādāks pavisam, jā, bet pēdējais posms izdarīja savu, paveicās, labi ielozējos, bija zivs, bija kaut kāda veiksme. Viss bija labi. Paldies visiem un paldies atbalstītājiem, dalībniekiem un visiem pārējiem organizatoriem. Viss bija labi. Prieks liels beidzot ir, ka puikas kaut ko otrie, bet visā visumā vajag uzteikt abas komandas. Agrāk mēs bijām ar 2 komandām uz piedestāla, tagad ir pārējie palikuši spēcīgāki. Tas mums neizdodās, bet cerams nākamgad būsim pirmie. Prieks par Ivanu, viņš otro reizi pēc kārtas, ne pēc kārtas, ja, otro reizi kopš ķera feederī kļuva par Latvijas čempionu. Jāpieliek klāt, cik vaņi tev ir pirmās pludiņā? 11. 11 reizes viņš bijis čempions mums pludiņā. Gatavojamies, teorētiski 2 sportisti no kluba varētu būt izlasē uz nākamo gadu. Pasaules čempionāts feederī notiks Lietuvā, tepat tās kaimiņos. Tad cerams 2 būs mūsējā izlasē. Skatīsimies, mēģināsim atrast viņiem atbalstu no mūsu sponsoriem Mačpro no poļiem. Arī labi iestur. Liels prieks par komandu, kur visu 4 posmos cīnījās kā lauzas, un 3 no tiem ir uzvarēti. Un godalgot nopelnīt arī kopvērtējumu lielā balva.
otro reizi uz šitā kausa. Bijām paši pirmie, tagad otro reizi. Tā kā centīsimies arī turpināt tā, un nākamā gadā gaidiet ar lielāku CMS pārstāvniecību Latvijas čempionātā makšķerēšanā ar feederi. Paldies! Sezona ir galā. Noslēdzām, ja runājam par mums un man tieši, kā reiz aizķērāmies aiz godalgotajām vietām. Pēc pagājušā gada pasaules vicečempiona titula izcīnīšanas pats personīgi šogad 5. Varētu teikt tā, ka bieži vien pēc tādiem lieliem panākumiem ir tāds neliels kritumiņš, jo tā kā tāds wow, ir kaut kas liels panākts un gribās tā kā izpūst gaisa. Un šī sezona es varētu nodēvēt mūsu klubam Okeits Apsport Groundbaits tāda, gaisa izpūšanas sezona. Tā kā mums patīk uzvarēt, viennozīmīgi nākošais gads mēs būs tā kā tāda atpūtiņa mikro uztaisīta un nākošais gads mēs viennozīmīgi plēsīsimies pēc uzvaras. Tas ir tas, ko gribu novēlēt visiem un tiekamies nākošais gads.